pašu, ko jau mēs 2 gadu atpakaļ vai pusotru gadu atpakaļ izdarījām, ar tiem 93 matiem bija tikai tur strikts noteikums, kad iet šis bērniņš no bērndārza rindas ārā. Mums tas tā nav pēc saistošiem noteikumiem. Mēs arī saglabājam šo te rindu vecākiem, arī, ja viņiem dodam šo te kompensāciju par revoltu. Un šeit, es nezinu, būtu jāpadomā, lai mēs ar kārtot tās lietas, ja mēs dodam šo kompensāciju, tad mēs arī izņemam šo te bērniņu. Diemžēl skarbi, bet... Es vēl nepabeidzu. Tad ir 2006. gads, pirms šogad obligātiem 15 būtu jābūt uzņēmt dotajā brīdī iestādēs 103 bērni. Kā jūs redzat, Šķilē reģistrēti 129 bērni. Vēl ir jāatrod un jāapsim 26. Ja tad manā sociālā dienas palīdzība un visiem mums ir jāpazina, kur viņi veic obligāto sagatavošanos, kuriem viņi ir pieteikušies. Šajā sarakstā, kas mums bija ķiparu namā, kad bija vēstuli vecāki par 26 bērniem, tie nav visi vecāki, kas ir parakstījuši 2006. gadā. Tur savus parakstus ir likuši vecāki gan 2007. gadā dzimušie, gan 2008. ar domu tādu, ka viņi vēlēsies turpināt šo 6-gadnieku apmācību. Bet tie nav 26 bērni, kas ir 2006. gadā dzimušie. 2006. manuprāt, tikai 7 bērni, kas atrodas 6. Tā ka, kad es pieņemu, ka man vēl 19 ir jāmeklē, un ja šie 19 pretendē Urduviņā uz vietu, tad dotajā brīdī uz jumta, es nezinu, man nav, kuru likt šo grupu. Dotajā brīdī nav. Un tad ir vēl 2005. gads, kur mēs esam uzņēmuši 105, tie ir 6-gadnieki, kas nākošgad dosies uz skolu, nevis šajā mācību, bet nākošajā mācību gadā, tas ir 11. tie ir 6-gadnieki. Un 24 bērni, kā jūs redzat, 129 arī reģistrētie, bet 24 bērni veic citu sagatavošanu. Un tad tas kopā jūs apmēram redziet lejā, rindā no tiem bērniem, kas šajā mācību gadā pretendē uz vietu pirmsskolā, 154 bērni netika. Salīdzinoši pagājušajā gadā es runāju, tad es jums arī ziņoju, par 132 bērni. Šogad ir pieaudzis. Un tur nav iekšā 10. un 11. gads. Šie bērni, jo 10. un 11. gads vienkārši es jums iedevu kā salīdzinoši paskatīties, kas notiek, ka bērni viņi joprojām ir, bet es viņus neuzskatu kā pretendentus patreiz uz bērndārzu. Pretendentu patreiz uz bērndārzu ir 154, un tas ir 7., 8., 9. gads, kas netika uzņemti. 5. un 6. mums ir vienkārši jānodrošina, tur citu variantu nav. Un jāatrodās vēl tie 19, tad ir jāliek, ka tas ir šiem ir vēl 19. Es viņus nevaru nemeklēt. Es labprāt nemeklētu. Jā. It kā pašvaldībā kādam ir jāatbild par to, ka bērniem tiek nodrošināta obligātā izglītība. Par to jāatbild droši vien ir Māras kundzei, nevis bet mums ir kopējiem spēkiem jāatbild. Jā. Vai es zinām, cik, piemēram, pašvaldībā izmaksā vienu bērnu, 1 mēnesis bērndārzā? Kāds jāaptuvināts cik Tad vecāks ir šobrīd pašvaldība nodrošina to pabalstu 100. Tas nozīmē, ka teiksim, jauna bērndārza būvniecība, tas ir tāds, Šeit ir ļoti ilgi un grūti izšķirties. Tāpēc ir tas muļķīgais jautājums. Jādara no nulles ir, Jo reāli ir situācija sekojuši, ka mums ir augšņu bērndārza un dokumentācija vispērfektā gadījumā. Tehniskais projekts ir pilnīgi sakārtots, izanalizēts, un mums grūti gāja, bet viņš ir, bet šeit ir mums. Šeit es runāju tikai par to, ka tie deputāti, kas šaubījās par tīnošu bērndārza vajadzību, tad es joprojām varu apgalvot, ka viņš ir ļoti vajadzīgs. Vai elektrības nākotnē, varbūt tās pēc gadas pateikt, kas notiek tālāk, vai būs vajadzīgs. Kaut gan skatoties uz Dikšķili, es gribu teikt, ka Dikšķili nekad nemazināsies. Tikai joprojām pieaug. Līdz ar to, ja iedzīvotājs skaits mainās, tad man ir jāsaka,
nāk jaunās ģimenes iekšā, un tie bērni arī būs. Nu, nevar būt arī, ka tā ekonomiskā situācija visu laiku būs tāda, kāda viņa ir. Man liekas, ka jau savā laikā 92. gadā tā kļūda pieļaut, ka šo te bērnu dārzu aizvērt. Tā bija, man liekas, vislielākā. Tad tas nodoms ir, ka sākšu bērndārs varētu būt tagad dienas kārtībā, kā jautājums, kā vēl viens bērndārs. Nu, redziet, šeit ir samērā grūti izanalizēt, ja kādā veidā rīkoties, bet fakts ir tāds, ja, ka mums ir priekšrocība tā, ka mums ir šis tehniskais projekts, ja, un tas ir jau ļoti daudz, un mums gadījumā rodas kāda iespēja par citām naudiņām domāt, ja mēs varam startēt. Ja. Cik izmaksas lielas ir tam projektam un varam atklāt? Patreiz uz šobrīd, ja tā tirgus situācija, diemžēl, aug izmaksas ļoti strauji. Bet cik viņas ir aprēķināts? Nu, viņām varēs domāt, ka šobrīd pār miljonu. Viņš pāri miljonu, no ap miljonu. Miljonus 100. Un ko es vēl gribu teikt? Visi tie priekšdarbi, kādi mēs kolēģi kopā visi arī pieņēmām saistībā par šo te dzīvokļu perspektīvo iepirkšanu arī Dainielā. Tas viss tika risināts tādā veidā, lai mēs atbrīvot šos te telkšņus no šī te dzīvokļiešiem, kur tie cilvēki dzīvo, un lai mums arī būtu brīvas rokas perspektīvā, ja mēs arī šādu lēmumu parastēju nākotnē varam pieņemt. Tikai vēl gribēju papildināt to, līdz nosaka to, ka bērniem no 2 gadiem līdz 5 gadiem no pašvaldībai, tā ir pašvaldības funkcija nodrošināt, bet tā nav obligāti. Bet no 5 gadiem ir šis obligātais vecums, un tad, kad mēs runājam par naudām, ja, kad cik viens bērns izmaksā, tad jā, mēs varam virzīt arī šo privāto biznesu, ka tas notiek, bet tur ir nepieciešama dažkārt piekrišana, jo pašvaldībā mēs nodrošinām bērnām, jā, pašvaldība maksā savus līdzekļus, bet mēs nodrošinām bērnām par iekļaušanu jāmaksā. Pārējais ir par brīvu privātie uzņēmēji, kaut arī mēs maksājam šo līdzmaksājumu 100, viņiem diemžēl ir ēdināšana un plus vēl papildus noteiktās samaksas, kas vecākam ir jāmaksā. Teiksim, jā, un atkarībā no bērnās mums ir vienam, manuprāt, 70, vienam ir 35, varbūt es kļūdos, tā ir tikai tāda nostrāvā un plus vēl ēdināšana. Tātad ir pašvaldības maksājums 100, plus ēdināšana, ko maksā vecāki paši, un paši vēl maksā tā saucamo vietas naudu, vai tur 70 lapas vai 35 tādu, kurš, tad, teiksim, šiem te, ko mēs nenodrošinām mazajiem bērniem, protams, kā, ja vecākam mēs, nu, viņam obligāti nav jāpiešķir šī lietiņa, tad viņš ies un maksās. Bet obligātā vecuma bērni. Tāpēc man ir jāmaksā vēl papildus, jo man ienākās tas pa vēl. No saimnieciskā aprēķina pašvaldībā izveidot telkšanos bērnu dārzu un domā, ka, teiksim, ogrenieši pa ceļam uz Rīgu tur vedīs savus bērnus. Tas ir vispār izdevīgi. Nu, tas ir neizdarīgi. Cik tā būs? Man ir jautājums, cik vietas tajos telkšņos, piemēram, ir paredzēts? 120. Bet, piemēram, ņemot vērā to, ka tu aizliegumu pašvaldībai taisītos privātās publiskās partnerības projektus atņems, atcels. Tas tagad nākošgadā, jā. Tu atcels, tad jautājums, man liekas, kad ir jau baigi labie piemēri, ir tomēr forši piemēri, kur tas ir sanāks, kam vadītāji viņiem ir sanāks. Kādu vajag nav? Mārupēra laikam. Jā, Mārupēra un ir Ķekovā, tagad arī bērntās tētēt. Ķekovā bija problēmas. Par tiem telkšņiem ir runāts ļoti daudz, bet tikai par to dotajā brīdī nemāku pateikt situāciju Ogrē. Pagājušajā gadā viņi ļoti labi teica, ka viņi savus bērnus ir nodrošinājuši visi vieti bērndārzā, izņemot mazos 2-3 gadniekus. Šogad es tiešām vēl neesmu sazinājusies, es neesmu apzinājis situāciju, kāda viņi ir šī situācija, vai viņi ir tikpat laba, kā pagājušā gada beigās nodrošināja, to ir grūti pateikt. Bet tas ir dalīgi. Mēs jau varam runāt. Man, piemēram, patīk tā vieta, kā vieta, kur ir bērndārs, ka ļoti ideāli vienkārši. Gan zaļa, gan skaista vieta, gan liela teritorija. Un tur nenāks visu šie jaunie masīvi. Ļoti daudz vecāki, no brīdī, kad nāk uzzināt, tad ir kā izsaka pretensijas, kur ir tālu, kas uz turienu vedīs. Bet es vienreiz saku tā, ja man no skolas ielas 15
var uz bērnu dārza ar mašīnu, kas ir otrā pusē ielā. Tad nobrērt viņām lejā, tad man arī ir jāsaka tā, ka nu, tās nav grūtības. Vecāki ir pieraduši. Jo par vietas izvēli, ka man saka nepareiza vieta, es vienmēr saku, ka es tā negribētu piekrist. Man liekas, ka vieta viskaistākā, Veselīga vidas skaista. zaļākā vieta, bet cik viņš ir nepieciešams. Nu, to mēs vēl izrunāsim. 125 pareizes reizes. Valda vēl informācija. Nē, viss. Paldies. Jautājumi vēl Bet kolēģiem. šajā sakrā nekāda lēma šobrīd pieņemt netiek. Nē, tā ir vienkārši Nebija informācija, lai runāšana. zinātu par situāciju rindā. Ja man lika plānot, es esmu Tā kolēģiem informācija 15. jūnijā Izglītības kultūras sporta jautājumu komiteja sēdi 9. Finanšu tautsēmniecības 11. Domas sēdi 22. jūnijā. Mums sociālā uz otrdienā. Un sociālā lietu komiteja sēdi. Šomēnes nebija, bet nākošais mēnesis laikam tā kā 13. datumā, 6. jā, sociālā. Jā. 35. iznācām. 5. Ar to stadionu detālu plānojam iepazīties Golādē. Vēlānda kungs, mūsu kolēģei deputātei Es Utrāns gribu kundzei redzēt detālu to plānojumu koordinātu redakciju. par lūpjumdienas sabiedrību. Jā, Cik es noprotu aiziet pie jums tiemas. Un attīstības programma, kad izšveidē konsultantu veidot Attīstības programma informācijas sekojoša, beigās ļoti intensīvi tika iesniegti priekšlikumi, būtiski priekšlikumi, informācija, un Cālis kungs nebija tas darba attīstības, nebija spējīgs sagatavot šo maizbūs. Tā kā viņš to izstrādā, cilvēki saprot.